Labvakar, mazais draudziņ. Šovakar tev pastāstīsim pasaku par rudo lapsu, lempīgo sasku. Un pelēko vilku. Bija pagājusi gara nakts. Kuilis ar zaķi mēģināja pārvīlēt krātiņu. Viņi vīlēja, ķēdi jau viņi bija pārvīlējuši, un kuilis varēja sākt vīlēt ar vien skaļāk. Viņš vīlēja. Dzelzs jau palika karsts un vīles zobi kļuva neasāki. Viņš vīlēja no visa spēka. Tad zaķis paņēma un bišķi pavīlēja. Un tad atkal kuilis. Un uz rīta pusi atmodās viens no plēsējiem – Sasks. Sasks dzirdēja skaņu un gāja uz garāžu. Viņš ieraudzīja, ka kuilis ar zaķi mēģina izkļūt no krātiņa. Viņš teica: ko jūs darat? Ko jūs darat? Ko jūs darat? Kuilis: mēs bēgam. Es negribu, ka mani apēd. Sasks: nu pagaidi. Zinat, kā ir? Man vispār arī būtu ļoti žēl, ja mēs jūs būtu apēduši. Man kaut kā negribās atņemt dzīvību citai radībiņai. Es domāju, ka man pārāk žēl būtu. Es labāk aizēju uz veikalu, paņemu desas, un man nav neviens jāģērē un jāslaktē un jāvāra. Man būtu ļoti žēl, bet to mēs nevaram teikt vilkam un lapsai. Viņi jau arī sāka knosīties, viņi drīz celsies, un ja viņi piecelsies, tad jums ir beigas. Kuilis: nu tad palīdzi mums kaut ko. Es negribu mirt šodien. Zaķis: es arī nē. Sasks: labi, jums ir jābēg kopā. Mēs tagad paņemsim pa trījiem, atplēsīsim vaļā aizvielēto resti krātiņam. Vilks pēc tam to varēs sametināt, nebūs liela skāde. Viņš ļoti labi metina, būvējot kartingu. Un tad zaķim ir jālec kuiļa mugurā un jāmūk prom. Un nevienam nedrīkst stāstīt par šo vietu, nevienam nekad. Un tad viņi ķērās pie darba un pat trījiem mēģināja atlaust vaļā krātiņu, jo Saskam bija ļoti žēl zvēru, ja nāksies viņus nogalināt. Sasks bija visai humāns zvērs. Tā viņu ņēma, ielika starp restēm lauzni un lauza. Īsti nekas nesanāca. Tad kuilis paņēma ar vīlīti, vēl pavīlēja vēl, un skatījās jau, kā ārā sāka uz gaisma. Un tad viņi ņēma lauzni, ielika starp restēm un lauza vaļā, un bija. Un reste bija vaļā, un durvis varēja atvērt, un kuilim bija jau ķēdes nost. Viņš izlec ārā. Zaķi teica: lec mugurā, Garausi, mūksim prom no šīs vietas. Un Garausis teica: paga, Saska, mums tev ir kas sakāms par tavu labo sirdi. Gādā tā, lai lapsa un vilks nekad mūs vairs nenoķertu. Un mēs pateiksim, lai mednieki nenāk uz šejieni. Sasks: mednieki! Zaķis: jā, kuilim ausī ir raidītājs, mēs to ieslēdzām, lai pasauktu palīgā medniekus. Ja tu mūs nebūtu izglābis, atbrauktu mednieki, varbūt arī pašvaldības policija, un noķertu jūs ļaundarus. Sasks saka: nē, mūsu māja, mēs viņu tik ilgi iekārtojām. Mēs jau negribam darīt neko ļaunu, mēs vienkārši gribam paēst svaigu gaļu. Mums ir apnikušas visādas desas, mēs gribējām svaigu gaļu. Zaķis saka: nu jā. Kuilis saka: labi, to raidītāju mēs tagad aiznesīsim prom ieslēgtu un noliksim citā vietā. Mednieki pat neuzzinās,
ka es esmu bijis šeit. Es viņu satikšu tagad no rīta, un viss būs kārtībā. Nu, labi, Sasks teica. Labi, mūkat prom. Un Kuilis teica, Saska, tu esi tomēr lāga dvēsele. Labi, mēs mūkam. Un zeme tunēja, un zaķis bija uzlicis mugurā Kuilim, un viņi aizmuka projām. Sasks aizskrēja atpakaļ uz mīdzeni un gulēja. Viņš izlikās kā guļ. Vilks jau bija pēc 15 minūtēm pamodies un grīļodamies gāja uz garāžu skatīties. Kur tad ir viņa topošais cepetis? Un viņš ieraudzīja, ka krātiņš ir uzlausts un zvēri ir aizbukuši. Pelēkais vilks sāka gaudot. No miega atmodās arī lapsa. Tati, tau! Kāpēc vilks gaudo? Kas noticis? Un lapsa aizskrēja uz garāžu un ieraudzīja, ka krātiņš ir uzlausts, zvēru vairs nav, un vilks gaudojot raud. Un lapsa saka, tati, tau! Mēs esam labi pēdu meklētāji. Paskatīsimies, kur viņi ir aizmukuši. Paķersim kaut kādas rungas un ķersim to lielo kuili ciet. Saska mosties, nāc palīgā, ķersim kuili. Mums jāķer kuilis. Sasks pamostās un viņš izlikās, ka guļ. Viņš jau sen bija pamodies. Viņš, jā, kas noticis? Kuilis ir aizmucis. Sasks saka, kur tad garausis? Kur garausis ir? Garauša arī nav. Viņš noteikti būs palīdzējis viņam izmukt. Ņem rungu, Saska, vilktuņā arī ņem lielo rungu. Un tagad meklēsim, kur viņi palikuši. Un viņi sāka ostīt un meklēt pēdas. Vilka deguns bija uz ceļa. Un vilks izostīja visu. Un viņi skrēja pa pēdām. Vilks turpināja ostīt. Sasks arī nedaudz postīja. Un lapsiņa izjostīja. Un skrēja pa pēdām viņi izskrēja vairākus lokus. Un beigās viņi apmaldījās, jo kuilis bija skrējis līkumiem, limbu limbām, un viņi vairs nevarēja atrast medījumu. Vilks sāka raudāt pa lielam. Un lapsiņa raudāja. Un Saskam bija tāds prieks, ka zvēri bija aizmukuši, un viņam nebūs neviens kā humānistam jānogalina. Viņš arī pašņukstēja līdzi. Vai mūsu gardās maltītes. Viņš apķēra vilku, apķēra lapsu, un viņi gāja atpakaļ uz midzeni. Kādas bēdas bija pārņēmušas vilku. Viņi visu dienu bija dzinuši pēdas savam noķertajam medījumam. Ja nevien tās saaugstēšanās, viņi jau būtu mielojušies ar cepeti un visu pārējo. Vilks pavisam bēdīgs sēdēja pie ugunskura. Laps arī bēdājās, viņa paņēma savu kosmētikas somiņu un mēģināja nedaudz uzkrāsoties, lai uzmundrinātu savu garstāvokli. Sasks jūta, ka viņa miesnas ir beigušās, viņš pie sevis ļoti priecājās, un viņš uzvilka savu viendaļīgo peldkostīmu, paņēma savu peldcepuri un leca iekšā niedrājā un veldzējās, un plunkšķinājās un plunčājās tā zem.
Tā pienāca vakars, zvēri atkal ugunskurā cepa desiņas, viens ar otru parunājās un teica, ka nu no rīta gan viņi izplānos kādu plānu, kā tikt pie svaigas gaļas. Labs ar vilku nedaudz vēl pašņukstēja uz vakariņām, un visi devās pie miera. Tāpat daram arī mēs ar labu nakti. Labu nakti!